cilvēkus, kas man sāka beidzot patikt, gan austrieši, gan vācieši, gan šveicieši. Un es tad sapratu, ka tas vienojošais tajā komunikācijā ir tiešām Dievs. Līdz mūra krišanai nekāda kontakta nebija. Jo mēs, tā kā mēs bijām faktiski, būtībā mēs bijām izraidīti. Mēs nekur braukt uz austrumu bloku nevarējām. Tā ka mums nekāda kontakta ar austrumācijas kristiešiem nebija. Mēs tikai, cik mēs zinājām, redzējām televīzijā par šīm te demonstrācijām, kad viezina das folk un kad baznīca bija liela loma šī te tautas tajā nevardarbīgās pretestības kustībā austrumācijā, kas arī tad noved pie mūra krišanas. Protams, tas bija kompleks, tas nebija tikai demonstrācijas vien. Bet tā ar kristiešiem rietumu vai austrumvācijā, kā lai saka, mums ir sadarbība arī ar Saksijas baznīcu, kas Saksijas baznīca ir mūsu viena no partneru baznīcām, kas, protams, tad austrumvācijā. Mēs ļoti labi saprotamies, lai gan līdzekļu ziņā, protams, viņi ir trūcīgāki, viņi mums īpaši palīdzēt nevar, Saksijas baznīca, bet viņi tomēr mums atbalsta vācu valodas kursus mūsu baznīcā. Bet tā, kā lai saka, mentalitāte drusku tuvāk. Ļoti praktisks jautājums, vai pašreizējo vēstniecības darbinieku skaitu 82 miljoniem, vai mēs vispār tur varam, vai mēs tur kaut kur varam Vācijā parādīties? Mēs parādāmies, protams, bet tas nav tikai vēstniecības darbs, tam ir Vācija ir pietiekami geogrāfiski tuvu, tas nav Ziemeļpols, tā nav Antarktīda, tur var iesaisties automašīnā, lidmašīnā, uz kuriem aizbraukt, aizlidot. Nav pat dārgi, ja iekāpt autobusā aizbraukt. Tas nozīmē, ka tai sadarbībai jābūt dažādos līmeņos. Pirmām kārtām jau pa nozarēm, protams, izglītības ministriju mēs tur cenšamies piedabūt, teiksim, visādiem fiziskās iespaidošanas līdzekļiem, teiksim. Tāpēc, ka vācieši ir gatavi no savas puses nākt to soli pretī, piedalīties izglītības sistēmas kaut kādā palīdzēt viņu sakārtot. Vismaz viņi var dot padomu par to, teiksim, kā tas funkcionē Vācijā. Funkcionē Vācijā daudz, kas ļoti labi. Protams, ka viņi strīdās tur nepārtraukti par savu izglītības sistēmu, pareizāk sakot, viņiem ir katrā bundeszīmē tur savas atšķirības, un tur viņi tur strīdās nebeidzam, bet kaut kāds kopīgs iezīmes, kas attiecās uz profesionālo izglītību un tā tālāk tur ir. Un, teiksim, tur var ļoti daudz ko pasmelties, kas mums pēc tam var palīdzēt, teiksim, pieslēgties klāt vācu kaut kādā industrijas vai ekonomikas mašinērijā, teiksim, visā tajā kopējā ķēdē, un no tā viss profitē. Jo Vācija iet labāk, ja mums iet labāk. Jā, bet varētu, bet tieši. Protams, tas jau ministrijā tieši. Jā, teiksim, tas ir, es, protams, nevaru runāt tās izglītības ministrijas vietā, bet man liekas, ka viņi kaut kā to perspektīvu uz ārpus, teiksim, absolūti neredz to kontekstu. Teiksim, protams, ka ir daudz problēmas, un tur aiz katra jautājuma, aiz katras struktūras maiņas, tur pastāv dramatiski lēmumi, kas ietekmē tīri cilvēku, skolotāju un pasniedzēju dzīves darbu, vismaz kā minimums, teiksim, jā, un tas ir sāpīgi, teiksim, bet, tas, ko es neredzu, teiksim, ir tas, ka kāds nāktu un teiksim, jā, viss, tagad mēs darīsim tā, man ir programma, mēs zinām, ka mēs darīsim to, un tas kā notiek Vācijā, vai ne, teiksim. Tad nāk un katrs pa nozāri teiks, tur, protams, arī sistēmas vainas ir partijas sistēmā, kādā veidā mums partijas nāk uz vēlēšanām, kādām programmām, par ko vispār vēlēšanās diskutē vai vēlēšanā cīņā, ja, teiksim, cīņā par amatiem, saimā un tā tālāk, bet normāli būtu, ja partija nāk kaut kādu programmu, daudz maz tādu praktisku, un viņi varbūt arī neperfekta programma, nekas nav perfekts, viņi varbūt ar trūkumiem, vajag ļoti uzlabot, bet viņi nāk uz priekšu un saka, jā, mums tur ir programma, mēs gribam sasniegt to un to un to, mēs darīsim to un to un to, un tas daudzos virzienos izpaužot. Vai vismaz komunikācijā to neredz. Varbūt, ka kaut kāda brīnuma lietas notiek aizkulis, es nezinu, teiksim, kaut kas jau notiek, tā jau nav, ka nekas nenotiek, jo mums vēl būtu daudz sliktāk dzīve šeit. Bet katrā ziņā komunikācijas līmenī tur ļoti daudz kas trūkst, un vismaz mēdīju telpā rodās neizpratni par to, kurā virzienā tas viss rīko. Bet katrā ziņā mums vismaz ir skaidrība pēc šī vakara par vācu valodu.
Mums visu laiku skaidrība. Jautājums?